Labdien! Vai beidzot tiešām būs klāt mūsu ilgi gaidītā sniegotā ziema? Bet tagad ķeramies klāt mūsu šīs dienas pirmajam stāstam, kurā mēs centīsimies noskaidrot, kas nepieciešams, lai mūsu āda starotu, mati mirdzētu un nagi nelūstu. Kādreiz žurnālā Rīgas laiks slavenā intervijā viens Latvijā pazīstams cilvēks teica, ka sievietei skaistums nāk no iekšā. Jāsaka, viņš ir ļoti tuvu patiesībai. Jā, var lietot visdārgākos, mitrinošos, skaistumu uzlabojošos, špaktelējošos krēmus, un droši vien, ka arī tas viņam ir efekts, nenoliedzami. Tā pašā laikā, ja pietrūkst tās uzturvielas, kas ir vajadzīgas ādai, tad tas efekts būs tiešām tikai kosmētisks. Ja? Ir arī tāds teiciens veselā miesā, vesels gars. Pie manis diagnostikas centrā bieži griežās pacienti ar sūdzībām par trausliem, nagiem, plāniem matiem, par matu izkrišanu. Un šiem pacientiem tiešām ir jāgriežās pie ārsta, jo šī problēma var būt dziļāka, ne tikai kosmētiska. Ļoti bieži ir nepieciešami ne tikai izvēlēties pareizi tādas kopšanas līdzekļus gan matiem, gan nagiem, bet ir bieži nepieciešams lietot uzturā vitamīnu un minerālu vielu kompleksus. Perfektilu sāku lietot, var teikt, pirms 2 mēnešiem. Man ieteica doktore Vība diagnostikas centrā, jo man bija ādas problēmas, bija problēmas ar nagiem, un arī mati likās sausi un lūstoši. Tiešām nagu stāvoklis ir uzlabojies, ir palikuši daudz stingrāk, nav tik trausli nelūst. Arī ādas stāvoklis ir uzlabojies, sevišķi problēma bija sausums, tad, kad ir apkuras sezona, to sevišķi var just. Bet tagad, var teikt, šīs problēmas vairs nav. Lietojot perfektilu, tiek nodrošināts, ka bioloģiski aktīvās vielas, tās, kas vajadzīgas, nonāk tieši ādā. Un perfektilam ir šī trīskāršajā darbība, ne tikai āda, tie ir arī mati un nagi. Perfektilu sastāvā ir daudz vitamīnu, kas tieši domāti ir ādai. Tas būtu gan niacīns, gan PP vitamīns, gan B grupas vitamīns, gan D vitamīns. Tāpat ir dabīgo karotinoīdu maisījums. Ja mēs runājam tieši par ādu, tas pasargā no ultravioletās staru ietekmes. Īpaši ieteicams tas ir cilvēkiem, kas mīl solāriju, brauc, es pat teiktu, ja brauc uz dienvidiem, uz Ēģipti, nemaz bez tā nevar iztikt. Šis dabīgais biokarotinoīdu maisījums, kas ir perfektilā, palīdz veidoties nevis apdegumam, bet iedegumam no ultravioletējiem stariem. Tāpat arī tas, protams, aizsargā kolagēnu un palīdz saglabāt ādas elasticitāti un palikt ādai jaunai ilgtermiņā. Cik ilgā laikā jūs sajūtāt pirmos rezultātus? Pēc mēneša pirmos rezultātus es sajūtu. Es no pašu pirmo varēju just uz nagiem. Tas bija visātrāk. Pēc tam arī pēc mēneša āda un arī es nepārtraucu lietot, un tad arī uz matiem var sākt just. Gan mati, gan nagi ir ādas derivāti, un matu saknītēm tur ir gan sastāvdaļas, kas palīdz matu folikulam veidoties, gan arī, kas palīdz nodrošina to, ka mati nebūs taukaini, viņi nešķelsies, būs veselīgi un labi skaisti mati, un arī lēnāk sirmos. Tas arī ir pētījumos pierādīts attiecībā uz perfektilu. Šos vitamīnus es bieži vien rekomendēju pacientiem arī dažādu ādas slimību gadījumos, konkrēti hroniskas rutāina ādas slimību gadījumos. Perfektilu es parasti rekomendēju arī psoriāzes pacientiem, jo perfektilu sastāvā ir folskābe, kas ļoti nepieciešama šiem pacientiem. Šos vitamīnus mēs varam lietot arī profilaktiski, lai nepieļautu šo nagu trauslumu, lai nepieļautu šos trauslo matu izveidošanos, matu lūšanu un matu izkrišanu. Jāatcerās, ka bieži vien pacienti saka, ka lietojot vitamīnus viņiem ir slikta duša, tāpēc jāatcerās, ka šie vitamīni ir jālieto pareizi, ir jālieto noteikti ēšanas laikā, uzdzerot glāzi ūdens. Ir arī jauns, pilnīgi, jāsaka, tāds prēmijums segmenta preparāts
perfektīlu platīnumu, izlīdzina grumbas no iekšpuses. Un tas nav nekāds pārspīlējums, jo perfektīlu platīnumu satur šo biomarīnu kolagēna kompleksu, kas iegūts no zivīm, no brūnāļģiem, kas palīdz reģenerēties kolagēnam. Ja ir bojāts kolagēns, tad var panākt pat reģeneratīvu efektu, kā atjaunojas kolagēns un šīs grumbas izlīdzinās. Un ir pētījumos pierādīts, ka ir acīm redzams efekts attiecībā uz gludāku ādu tieši sievietēm, kas lieto perfektīlu platīnumu. Ko tad platīnumu atšķirās no parastā perfektīla? Platīnumu ir vairāk domāts tieši ādai un vairāk domāts varbūt sievietēm jau pēc 30, ap 40, jau kad tās krunciņas parādās, un te tieši ir, ja tā vienkāršot saka, tad perfektīlu platīnumu izlīdzina grumbas no iekšpuses, un tas nav nekāds pārspīlējums, jo perfektīlu platīnumu satur šo biomarīnu kolagēna kompleksu, kas iegūts no zivīm, no brūnāļģiem, kas palīdz reģenerēties kolagēnam. Ja ir bojāts kolagēns, tad var panākt pat reģeneratīvu efektu, kā atjaunojas kolagēns un šīs grumbas izlīdzinās. Un ir pētījumos pierādīts, ka ir acīm redzams efekts attiecībā uz gludāku ādu tieši sievietēm, kas lieto perfektīlu platīnumu. Tāpat tur ir priežu mizu ekstrakts, kas ir ļoti spēcīgs antioksidants, kas arī palīdz ādu saglabāt. Upeņu sēkliņu ekstrakts, kas palīdz saglabāt vielu, ādas elasticitāti un tonus, lai āda ir tvirta. Tāpat vīnogu sēkliņas, ko mēs labi zinām, ka vīns arī vīnogu sēkliņas palīdz tonizēt asinsvadus un vēnes, un, protams, ka asins plūsmai ir ļoti svarīga nozīme, lai āda būtu vesela, un likopēna ekstrakts, kas nodrošina papildu aizsardzību pret ultravioletējiem stariem. Tātad perfektīlu platīnumu tā ir vēl papildus aizsardzība ādai pret novecošanu. Mans ieteikums perfektīlu platīnumu būtu lietot tiešām tām sievietēm, kas jau mana šīs novecošanas pazīmes ādai un grib tā kā šo procesu piebremzēt vai pat panākt uz īstu brīdi kaut kādu atjaunošanos. Perfektīlu ražo Lielbritānijas firma Vitabiotics, kas ir līderis specializēto vitamīnu ražošanā, un Lielbritānijā ir arī tāda slavena modeļa aģentūra kā Premier Model Management, kur pārstāv tādus populārus brendus kā Claudija Schiffer, Naomi Campbell. Un lūk, šī aģentūra savām modelēm rekomendē lietot tieši perfektīlu. Un, protams, ka tam ir zinātnisks pamatojums, kāpēc tad tiek modelēm ieteikts perfektīls. Ir klīniskie pētījumi, kas pierāda, ka lietojot perfektīlu 1 mēnesi un 2 mēnešus mazinās tādas problēmas ādai, kā piemēram sausa zvīņaina āda mazinās pēc mēneša 67% lietojot un 96% 2 mēnešu laikā. Tāpat arī taukaina āda mazinās, blāva, nespodra un aknes, jeb pūtītes, dažādas tie izcirtumi, pumpiņas uz sejas. Tas ir šajā pētījumā līdz pat 100% pazudis sievietēm, kam tiek lietot 2 mēnešu laikā. Attiecībā uz matiem tāpat efektivitāte ir līdz pat 72%, kā mazinās gan matu sausums, taukainība, kļūst viņi mazāk lūstoši, matu izkrišana arī mazinās 70%. Attiecībā uz nagiem viegli lūstoši nagi mazinās 60% gadījumos, un ziedoši tie baltie plankumi mazinās 67% gadījumos, un ātrāk viņi atjaunojās, ātrāk aug 83% gadījumos. Perfektīla ir lietojams 1 reizi dienā, vēlams ar to galveno ēdienreizi kopā. Perfektīla platīnumu ir lietojams 2 reizes dienā. Cik ilgi lietot? Jāsaka tā, ka kaut kādu pirmo efektu cilvēki jau jūt pēc 2 nedēļām, ka paliek stiprāki nagi, mati. Kā jau klīniskie pētījumi rādīja, tāpēc mēneši ir jau ļoti labs efekts, pēc 2 ir pavisam labi. Un ieteicams arī būtu kaut kāds 2 mēnešus palietot kursa veidā, un cilvēki tad jutīsies labāk. Ja ir problēmas ar locītavām, tad ikdienas gaitas var būt ļoti apgrūtinošas. Piemēram, gribu doties slēpot, bet sāpes šo vēlmi nomāca. Ar to nav jāsamierinās, un vaina nav jānoveļ uz vecumu. Arvien biežāk gan gados jaunus, gan vecus cilvēkus un pat pusauģus nomoka locītavu sāpes, kas var apgrūtināt un pat ierobežot visierastākās ikdienas darbības, nemaz jau nerunājot par sportiskām aktivitātēm.
Arī man bija problēmas ar locītavām. Daudzus gadus esmu mocījies ar ceļu locītavu, jo treniņa laikā salauzu vienreiz, pēc gada salauzu otrais, un līdz ar to šīs problēmas man ir vajājuši daudzus gadus. Ja, un principā jau pat ārsti pateica, ka ir tikai ķirurģiski iejaukšanās nepieciešama. Es tam nebiju gatavs, meklēju dažādās aptiekās, neko nevarēju atrast, un gluži nejauši internetā izlasīju informāciju par produktu, ko piedāvā kompānija NVA, un šis produkts ir tieši Free Move. Tad pašā nosaukumā jau ir tulkojums, kad brīvas kustības. Aloe Vera Free Move pozitīvo rezultātu Ervīns sajūta īsā laika periodā. Sāpes mazinājās un dzīves kvalitāte uzlabojās. Ar ko tad atšķirās šis produkts no daudziem citiem tirgu pieejamiem aloe vera produktiem? Kompānija NVA izmanto savā ražotnē tikai naturāli audzētas alvejas lapas, kas netiek apstrādātas ne ar kādām ķimikālijām. Kompānija izmanto tikai lapas iekšā esošo gēli. Ja? Es zinu, ka ļoti daudz kompānijas vēl arī ražo šo produktu pilnībā visu izmantojot, gan lapas ārējo daļu, gan arī, teiksim, šo gēlu daļu. Un tāpēc ļoti daudz cilvēku saka, kad viņiem rodās no aloe veras, tad rodās produkta alerģiskas reakcijas. Es tās varu padot divos vārdos pateikt, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, kad lapas zaļajā daļā esošais aloīns ir, teiksim, indīga viela, ja, kas var izraisīt vieglu saindēšanos, un līdz ar to arī šī atbilde šim jautājumam, kāpēc daudz cilvēku saka, es nevaru lietot aloe vera produktus, tāpēc, ka man ir alerģija. Tātad šis jau ir unikāls moments, kad kompānija NVA izmanto tikai lapas iekšējo daļu, tātad gēlu. Šajā produktā ir pievienots glukazamīna sulfāts un chondroitīna sulfāts, kas savukārt arī dabiskas vielas, kas atrodas cilvēku organismā, kas izstrādājās, bet ar gadiem ejot, viņas paliek aizvien mazāk. Šis produkts arī vēl principā arī darbojās kā eļotājs mūsu locītavām, lai viņas nekur nestrīķētos, nekrakšķētu un neiekaistu un neradītu arī sāpes. Es arī strādāju pie datora un izjūtu problēmas ar to, ka man sāpēja mugura, man sāpēja pleci un es nejūtos labi. Un es arī meklēju risinājumu šai problēmai. Un tad man ieteica arī lietot šo produktu Free Move no kompānijas NVA. Un man bija jau liels pārsteigums, kad jau 2 nedēļu laikā es jūtu, kad man ir sāpes pārgājušas. Tiesa gan dar ielāgot, ka šie produkti mūsu aptieku plauktos nav atrodami. Tos iespējams vien pasūtīt pie kompānijas konsultantiem. Šo produktu vajadzētu lietot tie cilvēki, kuriem ir aktuāls locītavu problēmas, muguras sāpes, pleci, roku locītavs, elkoņi, tā tālāk ceļu locītavs. Tas viss ir tas, kas ierobežo mūsu komfortu. Mūsu komforta zonu samazina līdz neiespējamam, kad cilvēks nevar principā dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un baudīt to. Tie cilvēki, kuriem ir milzīgas sāpes locītavās, pilnīgi noteikti sapot, par ko es šodien runāju, tas ir kaivs, ka tu vari normāli staigāt un kustēties. Ja? Tas patiešām ir superīgi, ka tev nav šo sāpju, ka tu gribi iet baudīt, tu gribi skatīties uz ārā, kaut kur aiziet pastaigāties ar savu mīļo cilvēku pie rociņas vai pa pilsētu. Tu vari iet un tev nav problēmas. Bet tagad ielūkosimies kādā uzņēmumā, kurš smej, ka savu darbību ir uzsācis tieši raidījumā Dzīvīte, un kopš tā brīža ir pagājuši 20 gadi. Es esmu ļoti priecīgs, ka teiksim, apmierināts. Mēs ar Dzīvītes raidījumu sākām savu biznesu. Mums bildēja tukuma tirgu gaļas kieliskā un teica, redz, kādu uzņēmēju tur strādā. Nu, te cilvēki var paskatīties, ko var normāli valstī sasniegt cilvēks ar savu kapitālu. Ja? Nu, tas nav ne daudz, ne maz. Nu, šobrīd mēs esam radījuši rūpnīcu, ja? Lielu, kas strādā un darās. Un tas ir pagājuši, mums ir veseli 20 gadi. Un tāpēc es gribētu visiem novēlēt, kad vajag strādāt, censties un neskatīties uz pārējiem, ko dara, ja, bet pašiem darīt savu darbu. Mēs esam sākuši jaunu uzņēmumu attīstības stadiju. Mēs esam dabūjuši Eiropas attīstības naudu lauku atbalsta dienestā, būvēsim jaunu rūpnīcu, tāpēc, lai varētu palielināt ražošanas jaudas, un esam pacentušies iekarot jaunus tirgus. Tātad ceram, ka nākošais gads mēs saņemsim Krievijas licenci. Esam arī pagriezuši savu darbības virzienu uz Eiropu. Valsts gaļa cenšas ražot visus produktus kvalitatīvi. Ja? Un ja kādam patīk cīsiņi, tad mums viņi ir ļoti garšīgi. Ja kādam patīk vārītās desas, tad mums viņas ir topā. Ja kādam patīk žāvējiem, tad mums viņas smaržo pēc laukiem. Mēs cenšamies ražot priekš pircēja
Un saprotam to, ja pircējām vienreiz negaršos, tad viņš vairāk nepirks. Mums ir daži jaunumi, teiksim, mēs esam uztaisījuši kāds pāris veidus jaunas cietžavatās desas. Esam uztaisījuši tādu kā galvas sieru. Tas ir, teiksim, kaut kas līdzīgs augstai gaļai, bet iepildīts desā. Mēs visi mājās vāram augsto gaļu, ja, bet tas ir diezgan grūts process. Mēs šo esam apvienojuši un esam ielikuši desu apvalkā. Un jums ir tikai mājās jānopērk, jānogriež, jāpievieno etiķis vai sinepīts, un jūs varēsiet gūt baudījumu no ēšanas. Ražotas apkalpošanā strādā 140 cilvēki. Tas priekš Tallas novada, es uzskatu, ir liels skaitlis. Ja. Reāli mēs, teiksim, mūsu apgrozījums šogad sasniegs ap 6,5 miljoniem latu. Ja. Viņš ir mazāks nekā, kad bija mūsu skaistie gadi, bet reiķinot to, ka krīzes gados apgrozījums nokrita daudz vairāk, ja, tad šobrīd katru gadu mums ir ap 10% apgrozījuma pieaugums, tāds stabils, ņemot pat vērā to, ka to ēdāju skaits Latvijā samazinās diezgan strauji. Ja, tā kā mēs lēšam, kad mēs ejam pareizo ceļu, ja, jo pie cilvēku samazinājuma, ja mūs pērk vairāk, tad tirgus mazliet pārdalās.